Labdien! Prieks stāvēt jūs priekšā un stāstīt par veļasrīkiem, jo ikdienā varbūt mēs tam tik lielu uzmanību nepievēršam. Tas ir 5 minūtes mūsdienās veļas mašīnā un mēs to aizmirstam. Vispirms šajā muzeja dienā es gribētu uzsvērt to, ka par Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma komplektēšanas sākumu var uzskatīt 1924. gada 2. februāri, kad pieņemts Latvijas pieminekļu valdes lēmums veidot brīvdabas muzeju, komplektējot to ar ēkām un iedzīves priekšmetiem. Un tieši šajā laikā un ar šo lēmumu ir aizsākusies arī tekstīlija kopšanā izmantotā darba rīku komplektēšana šajā muzejā. Te ir eksponētas pirmās veļas vāles, velētavas, vangalas un arī dzelzs gludeklis. Pirmie gludināmie galdi, kas ir mūsu šīs dienas stāsta varonis, ir krājumā pieņemti 1950. gadā, un par tiem tad arī tālāk šajā ziņojumā. Tekstīlija kopšana līdz pat 20. gadsimta vidum bija viens no fiziski smagākajiem ikdienas darbiem, un to pārsvarā veica sievietes savas mājsaimniecības darba ietveros. Un Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājumā kopumā ir, un tagad jau es to zinu pilnīgi noteikti, ir 457 priekšmeti, kas dokumentē veļas mazgāšanas un gludināšanas prakses Latvijā, sākot no 18. gadsimta beigām līdz pat 20. gadsimta 80. gadiem, reprezentējot pilnīgi visus kultūra vēsturiskos novadus un mazliet arī Austrāliju. Skaitliski lielākās priekšmetu grupas veido gludekļi un to piederumi. Tie kopumā 146, vangals un to ruļļi. Tie ir tā kā vecmāmiņas gludekļiem, velējamās vāles, kā arī bungu vāles. Un atsevišķu līdz šim apētītu priekšmetu grupu veido 16 gludināmās ierīces, gludināmie galdi, saucamie veļas ruļļi, un tie kopumā no visa tekstilija kopšanas darba rīku kopuma aizņem apmēram šādu vidēji lielu daļu. Smalkākos krekla rakstus senāk meitas gludinājušas nevis ar gludekļiem, kā mēs to varētu domāt šodien, bet gan ar kuļļa ilkni, beržot to līdz sakaršanai, vai arī ielikuši zobu karstās oglēs, un kad sakars, tad izrausuši laukā, aptinuši ap saknes galu lupatiņu un tad braukuši labi stingri. Bet dažus gadsimtus vēlāk, 20. gadsimta 20. 30. gados, pieminekļu valdes ekspedīciju dalībnieki joprojām vēl varēja novērot, ka vidzemnieces salocītu un stingri satītu lina kreklu vai palagu daudzu ar koka bungu, kamēr kurzemnieces gludina ar vangalu un rulli. Bungāšanai un vangalēšanai to, lai gan bija pavisam cita funkcionāla nozīme nekā apģērba gludināšanai ar sakarsētajiem dzelzs gludekļiem. Gludināt vajadzēja, lai aso lina audumu mīkstinātu un piešķirtu tam spīdumu, nevis izlīdzinātu krokus, ja padarītu gludu mūsdienu izpratnē. Etnogrāfiskie novērojumi arī apliecina alternatīvu paņēmienu izmantošanu. Piemēram, ja vajadzēja gludināt kādu mazāk drēbes gabalu vai iegludināt krokus platajiem stripainajiem lindrakiem, tad uz locīm uzklāja mitra audumu un virs tā salikt tikko no krāsnes izvilktas maizes klaipas, sakarsēt ķieģeļus vai akmeņus, un gluds bija, kā viņi toreiz teica. Senākais un vienkāršākais gludināšanas paņēmiens ir kulšana ar velējamo vālu, ar to pašu, ar ko arī tās drēbes mazgāja. Piemēram, 29. gadā pieminekļu valdes ekspedīcijas dalībnieks Nepalē varēja novērot, ka palagus, dvieļus un citus prastākus gabalus satina cieši kopā, uzlika uz velētavas un sadauza ar to pašu mazgāšanas vāli. Laika gaitā gan velējamās vāles aizstāja gludināšanai piemērotāki darba rīki. Tā saucamās bungas. Tas ir šīs. Un tas ir domājams tās pašas īsās apaļās vāles, kas 16. gadsimta beigās Vidzemē, bet 19. gadsimta otrajā pusē arī Latgales austrumu daļā vēl joprojām ir izmantotas rudzu kulšanai mazos apjomos.
Taču gludināmo galdu konstrukcija funkcionāli attīstījās nevis no bungāšanas, bet gan no rullēšanas ar vangalu. Jo tur tāpat veļa tiek uztīta uz veltņiem, kas novietot uz galda virsmas, tikai vangals vietā tiek izmantot kaste ar rokturiem, bet cilvēka roku spēku vietā akmeņu smagums. Lai gan literatūrā nostiprinājies uzskats, ka vangals galvenokārt ir lietotas Kurzemē, muzeja krājumā, tās ir pilnīgi no visiem vēsturiskajiem novadiem. Tiesa, Vidzemē lietotās vangals lielākoties bija darināts taisnstūra vai vienādsāna trapeces formā no dēļa ar rokturi galā. Bet Kurzemē lietotas gan šīs vidzemnieka tipa vangals, gan arī ar pietapotu vai izgrieztu rokturi vangals virspusē. Un dažām ir arī atbalsts kreisējai rokai paaugstinājums vangals galā. Gludināmos galdus, ko devēja arī par kastes ruļļiem vai lielajiem ruļļiem pretstatā vangalēm, kas bija mazie ruļļi, Latvijā plašāk sāka lietot sākot no 19. gadsimta vidus, līdzīgi kā Lietuvā vai Somijā vai Igaunijā vai citur Eiropā. Šajā kontekstā interesanti ir Kabelē pierakstītā tautas dziesma, kur māra meitai iesaka gludināšanai meklēt liepas rulli ar 9 vangaļiem. Bet ir pienācis 1904. gads, un Latviešu avīzes korespondents no Kupli apmeklētā Bauskas meteņdienas tirgus ziņo, ka visvairāk tur varot redzēt mucinieku ražojumus, baļļas, vannas, spaiņu, daudz ir arī ragavas un rati, un netrūkstot arī galdnieku izstrādājumu, starp kuriem citēju kādas pāris veļas gludināmās mašīnas. Viņš ar tām domāja visticamāk veļas ruļļus, jeb gludināmos galdus, tādus 2 koka rāmi, kas savienot ar šķēršiem, virs kuriem novietota galda virsma un kaste ar akmeņiem. Un 2 cilvēki, visbiežāk sievietes, stūma kastu pāri veltņiem ar uztītajiem palagiem. Kaste bija visai smaga, jo tajā ievietoja līdz 100 kilogramiem laukakmeņu. Un tieši tāda kā šī. Tas ir 1904. gadā izgatavots gludināmais galds, ko šobrīd var apskatīt ekspozīcijā Jaunsaimnieku sētā. Bauska un Rucava tuvu ir tikai Brīvdabas muzejā, dzīvēs starp tām ir vairāk 100 kilometru, un tāpēc ir maz ticams, ka Rucavnieki savus galdus veda tirgot uz Bausku, jo savu meistaru, kas gatavoja gludināmos galdus, netrūka arī Zemgales pusē. Vai nu būtu kā būdams, bet 20 gadus vēlāk, sākot no 1924. gada, Pieminekļu valdes ekspedīcijās etnogrāfa Kristīna Pāvliņa jau varēja novērot, ka šāds veļas rullis, samērā vēla un komplicēta gludināšanas ierīce, kā viņa uzskata, kas ir pārņemta no vāciešiem, bija gandrīz katrā turīgā klēts priekšā vai bēniņos. Daudzām klētīm priekšā bija liemens ar dēļu grīdu, dažviet lielais veļas rullis stāvēs tur. Lielo veļas rulli ievietoja arī ratnīcā vai pirtī. Un iespējams šo jautājumu, vai tā ir etnogrāfija, vai gludināmais galds ir etnogrāfija, uzdeva arī pirmā etnogrāfijas ekspedīcija dalībnieki, jo ir saglabājies salīdzinoši maz pieraksts par gludināmo galdu lietošanu un vēl mazāk par to izgatavošanu. Un šīs ir viens no retajiem piemēriem, kas glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, un ir īpaši ar to, ka šeit ir ļoti smalki pierakstīti arī visi izmēri, un ja kādam būtu vēlme izgatavot repliku, tad tas būtu iespējams. Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja krājumā, kā jau minēts, ir 16 veļas gludināmās ierīces, kuras var iedalīt 2 tipos ar horizontālo un vertikālu konstrukciju. Un pie horizontālo galdu tipa pieder arī muzeja krājuma senākais šīs grupas priekšmets, izgatavots ap 1853. gadu Rucavā. Ja pārējo, kas ir ļoti īpaši šim galdam, ja pārējo ruļļu galda virsma parasti ir darināta no dēļiem, tad šim galdam tā ir vienkoka. Un šis vienkoka galda platums ir 86 centimetri. Tas nozīmē, ka šis koks, no kura tas galda virsma ir taisīta, ir bijis vismaz 90 centimetru diametrā. Un apakša šim galdam ir līdzināta ar grebli, tā kā to darīja pirmsēvēles laikā.
Tas, protams, gan vēl ir pētāms jautājums, kāpēc galda virsmas apakša apstrādāt līdzīgi kā senākos kapju aizmugurus, jo gludināšana notiek otrā pusē, kas ir gluda kā novēlēta. Muzeja krājumā ir arī vēl viens gludināmais galds, kura virsma izgatavota no 3 dēļiem, nevis no viegla, un arī tā apakšpuse ir apstrādāta ar grebli. Varētu domāt, ka virsma veidot pēc analoģijas ar vangaļu rievām, taču laikam tā nebūs, jo, kā es minēju, šī nav darba virsma. Un tagad maza pauze, jā. Gribēju pievērst jūsu uzmanību, ka šis vienlaiks ir ne tikai senākais gludināmais galds muzeja krājumā, bet arī greznākais. Jo ruļļa kājas un akmeņa kaste ir rotāta ar izgriezumiem un arī veltņiem galā izvirpot roktura poga. Un tam tāpat kā citiem galdiem, lai mazinātu sānu bērzi, rāmja augšējā daļā ir iestrādāts tāds nelieli ritenīši, parasti ir 3, bet ir arī 4 un 5. Lai kaste nenoripot no galda, tā centrālajai daļai caurlaiž šķērsis, kas galos atrodas pēc rāmja statņiem, un parasti, lai nomainītu uz veltņiem uztīto veļu, kaste bija jāizstumj līdz galam, tad nosvēra vienu tās galu uz leju, un zem otrā, kas bija pacēlies uz augšu, tu varēja palikt to veltni apakšā, un tad aizstumj kastu uz otru galu, un procesu atkārtoja. Gludināmajos galdos parasti rullēja palagus un dvieļus, lai tie kļūtu mīksti, un krekliem visbiežāk turpināja izmantot vangals. Tikpat sens kā iepriekšējais galds ir arī ap 1860. gadu Jaunpiebalgā izgatavotais rullis. Tas gan ir izmantots audeklu rullēšanai pēc to balināšanas, lai tas kļūtu mīksts un patīkams, un lietots kopā ar audeklu uztinamām stellītēm un baķu tinamo. Šis priekšmets ir asketiskāks, taču arī tam kastes gala rotāta ar izgriezumu, bet statņa ar gropi. Un šī gludināmās ierīces konstrukcija ir identiska pārējiem gludināmajiem galdiem, ja vien neskait uz sāmi rāmju augšējās daļas katrā pusē centrālajā daļā uz augšu vērsto tapu. Tā otra tapa, kas tur ir, tā stiprina tos ritenīšus, par kuriem es tikko minēju. Bet jautājums, kam ir izmantota šī tapa, kas ir apvilkta ar sarkanu apli? Tas arī vēl šobrīd nav atbildēts jautājums. Iespējams, ka tas ir izmantots, lai no veļas uztinamām stellītēm audeklu pārtīt uz veltņiem vai arī izrullētu audu un pēc tam uztīt uz baķu tinamā. Galdu muzejam ir nodevis Jānis Mīļais Zosēnos. Šis ir Piebalgā savulaik ļoti plaši zināms audējs. Un, kā mēs redzam, tad viņa baķis centrā ir tāds koka plakans, dēlītis vai kāds tam līdzīgs priekšmets, nevis tukšs vidus. Kas varētu arī mēģināt skaidrot šo te 2 tapu esamību. Gludināmie galdi bija lieli un smagi, aizņēma daudz telpas, un parasti bija vismaz 2 cilvēkiem jāstrādā. Tāpēc amatnieki domāja arvien jauns un jauns risinājums veļas gludināšanai. Un Latvijas etnogrāfiskā Rīgavas muzeja krājumā ir 2 rūpnieciski ražoti veļas ruļļi ar tā saucamo reverso mehānismu. Tos abus izgatavojas Hugo Hermans Mējers, kas strādāja Rīgā 19. 20. gadsimta mijā, un galvenokārt tirgoja un apkalpoja un arī ražoja ugunsdzēsības iekārtas. Taču pie viņa varēja iegādāties arī veļas izgriežamos ruļļus, gludināmos galdus un veļas mazgājamās mašīnas. Šī konstrukcija kopumā nav unikāla, ja neskaita atsevišķus tos risinājumus, jo galda ar kustības maiņu pretējā virzienā tika patentēta Anglijā jau 19. gadsimta vidū. Galda konstrukcija, kā mēs redzam, ir saglabāta iepriekšējā, tikai kastes galos paralēli galdam bija nostiprināta sliede ar tapām vai ķēdēm, bet rāmja centrā statnes ar piedziņu. Un šī konstrukcija ļāva ar gludināšanas galdu strādāt vienam cilvēkam, kamēr otrs varēja uztīt un notīt gludināmo veļu no veltņiem.
unikāla situācija ir tajā, ka šim galdam ir ļoti daudz detaļu, un tās visas ir Brīvdabas muzeja krājumā. Diemžēl laika gaitā šim priekšmetam ir cietušas kājas, kam ir jāiztur visa slodze, un līdz ar to dzīvē nebija iespējams salikt kopā, lai gan ļoti gribējās. Un tāpēc kolēģis Jānis Zemgus, jātnieks, uzzīmēja, kā tas varētu iztīties. Šeit nav pielikts pat visas detaļas, tāpēc, ka tur vienkārši nav tik daudz vietas, bet jums ir jātic, ka tā kaste ir tieši tāda pati kā ar roku stumjamajiem galdiem. Kājas nav tik dekoratīvas, bet ir tieši tādas pašas un mazliet lielākas. Tiesa. Šis galds tika lietots palagu un citu bezpogu veļas gludināšanai Rīgā Sarkandaugavā, un Sarkandaugavā esot bijuši 2 šādi ruļļi. Un muzeja krājumā ir vēl viens Meijera galds, mazliet lielāks vēl, un ar elektromotoru. Sakot, mazliet lielāks, es minēšu 4 metrus. Šis ir 3 metrus. Un parasti ir 2 metri. Konstrukcija ir tāda pati, un tas lietots veļas rulēšanai nedzirdīgo biedrībā Rīgā vēl līdz 1976. gadam. Atgriežoties atpakaļ pagātnē, mazliet nesenākā, 1932. gadā Šķaunas pagastā Ludzā amatnieki izgatavoja gan mehāniskos, gan arī ar elektromotoriem darbināmas veļas ruļļus, veiksmīgi konkurējot ar importa ražojumiem. Un galvenā konkurences iemesls bija cena. Lielāka formāta veļas ruļļi, kas bija aprīkotas pēc Vācijas parauga ar elektromotoru, tika pārdot par 440 latiem, kamēr no Vācijas ievestie Rīgā maksāja vismaz 1200 latus. Savukārt mazākie ar roku darbināmie bija pieejami par 160–270 latiem gabalā. Un pēc šiem vietēju amatnieku darinājumiem īpaši liels pieprasījums ir bijis Daugavpilī. Un cenšoties mazināt gludināmo galdu apjomu, izstrādāts arī vertikāls konstrukcijas ierīces. Un vienā no šo galdu tipiem veļa tika veltināta līdzīgi horizontālajiem gludināmiem galdiem ar akmeņu kastes, tā sauktā šūpuļu, radīta spiediena. Piemēram, kokamatnieks Miesnieks 20. gadsimta 30. gados izgatavoja tieši šādus galdus, un par to saņēma arī atzinību izstādē. Muzeja krājumā šobrīd ir 2 šāda tipa gludināmās ierīces. Vienu krājumu papildināja pērn 25. gadā, un ir apskatām mūsu lauka ekspozīcijā Vītolnieki papē, un tas bija iespējams pateicoties Rucavietes Katrīnas Vilmas Pērklandes dāvinājumam. Paldies viņai par to. Viņa rulli ir saņēmusi mantojumā un lietojas tik ilgi, kamēr vien bijis spēka, un tas nozīmē, ka viņi to ir lietojis vēl šajā gadsimtā. Jo paliek pēc rulēšanas šī ierīcei ir bijuši ļoti, ļoti mīksti. Un ģestautos ķepju tantei, no kuras viņi ir saņēmuši šo rulli, ir bijuši pat veseli 2 šādi gludināmie ruļļi. Amatnieks Žanis Kurmis Auces pagastā 1939. gadā Latvijas lauksaimniecības kamerai izgatavoja veļas veltni, kas aizņēma tikai 1 kvadrātmetru lielu telpu. Auces apkārtnē šāda tipa ruļļi, tā kā šī attēlā, bija pazīstama jau kādu laiku. Vienas ierīces izgatavošanas izmaksas, ieskaitot materiālus, bija 30 līdz 35 lati. Tas ir būtiski lētāk nekā Daugavpils pusē, tie, par kuriem es iepriekš stāstīju. Un Latvijas lauksaimniecības kamera aicināja iegādāties šī veltņa tehniskos rascējumus par 80 centīmiem un izgatavot pašiem. Latvijas etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs arī pērn 25. gadā krājumu varēja papildināt ar kurmja veļas ruļļa līdzinieku, kas lietots veļas gludināšanai rendā. Un paldies ruļļu dāvinātāji Ilonai Petersonai par šo brīnišķīgo priekšmetu, kuru Līga, kur tikko lasīja referātu, ir arī restaurējusi, atjaunojot audeklu, ar kuru palīdzību tiek tas gludināmais veļas gabals tiek ievilkts šajā ierīcē starp veltņiem. Un tas ir ļoti svarīgi, ko es pieminēšu šeit, jo tas veltnējumais paliks vai vielas bija jāuzstan līdzeni, lai to nesaplēstu.
un tāpēc bija arī šim var drusku redzēt, ka ir kādreiz bijis šis audums, bet laika gaitā tas ir zudis. Un šo rulli var apskatīt arī lauka ekspozīcijā Papē Vītolniekos. Un šo rulli savukārt, kas ir tāda paša tipa rullis, ko ir izgatavojis lauku amatnieks Vidzemes pusē, un kas ir slogots ar akmeņiem, kas ir atšķirīgi no citiem šādu tipu ruļļiem, tad šeit tie akmeņu svars ir no augšas, parasti visiem ir no apakšas. Un šis ir atkal rūpnieciski izgatavots, lietots Kurzemē, un abi ir, manuprāt, papildina viens otru savā attīstībā. Par šādu konstrukciju attīstību liecina arī patentu materiāli, un līdzinieks Francis Lankovits 25. gadā, piemēram, saņēma patentu par savu veļas rulli, kura galvenā priekšrocība bija kompaktums un vieglums, un izgudrotais norādīja, ka pie šo mehānisko veļas ruļu konstruēšanas galvenā vērība ir likt uz to, lai viņas ieņemtu mazu telpas un būtu viegls. Un līdz ar to viņš tradicionālā galda vietā ir izmantojis cilindrā izlocītu plāksni, zem kuras iekšpusē zem spiedienu pārvietojis veltnes ar uztīto veļu, bet akmeņu vietā ir izmantojis atspēru mehānismu. Dažus gadus vēlāk izgudrojuma aizsardzības apliecību veļas rullim saņēmis arī Kārlis Vēvers Rīgā, un Jānis Bergs Rīgā ir patentējis veļas rulli galdu, kurš bija konstruēts pēc tā saucamās ringmašīnas, ja veļas izspiešanas ruļļa principu, un beidzot darbu to atkal varēja pārveidot citai par ērtu ķēķa galdu. Un arī šajā aparātā, lai atvieglot darbu, bija pietinams audekls, ar kuru varēja ievilkt iekšā gludināmo veļu, līdzīgi tāpat kā tā koka radiniekiem. Un noslēgumā es gribētu pateikt paldies muzeja kolēģiem, tāpēc, ka, lai tiktu un saprastu, kādas vērtības glabājas muzeja krājumā, un tieši attiecībā uz gludināmiem galdiem, kas ir tikai 16 no 150 000, iesaistījās teju vai pusmuzejs, un īpaši paldies es gribētu pateikt 4 cilvēkiem, Artim Zvirgzdiņam, Mārtiņam Kuplajam, Zandai Ķergālēm, Latvijas Valsts kultūra kapitāla fondam, bez kur finansējumu arī nebūtu iespējams šis pētījums. Paldies, un es ceru, ka ekspozīcijā arvien vairāk jūs pievērsīsiet uzmanību arī gludināmajiem galdiem. Paldies, Gundeg, par kolosālo pētniecību un brīnišķīgo prezentāciju. Noteikti mums ir jautājumi, lūdzu. Labdien! Saiva Kuple, man ir jautājums par tām gludināšanas vālēm. Vangalēm, jā. Vai tās bija krāsotas? Vangalas neesmu sastapusi nevienu. Ir viegli beicētas, kas faktiski pēc būtības jau nozīmē to pašu. Jā, un ir krāsotas un krāsot rotājumi velējumām vālēm. Es runāju šobrīd par Brīvdabas muzeja krājumu. Priekšmet vangals, kas bija izgatavotas dekoratīviem nolīkiem, tās tika lakotas. Paldies, Gundega, brīnišķīga prezentācija. Vai tev ir izdevies pašai iemēģināt dzīvē un izgludināt kaut ko kādā no šiem priekšmetiem? Nē, bet es zinu, ka muzeja restaurātora līga ikdienas darbā izmanto vangali, jo viņa uzskata, viņa jau gan pat varētu paskaidrot, bet viņa uzskata, ka tas ir daudz efektīgāk. Gan, jā. Tas ir brīnums, jo es ar viņu iepazinos tieši šeit, strādājot. Iepriekšējie kolēģi pat nodeva šo tradīciju grīdas celiņiem. Viņas pēc tīrīšanas, mazgāšanas, viņa bieži vien izžūst un nevienādi, un tad viņas uztir uz ruļļa un ar to vangali spiežot rullē. Un tiešām efektīgi strādā, viss notiek, un ir gluds un taisns, un tā kā vajag. Brīnums. Paldies.